Slavu Dievam! Šodien iespēja Dievs devis mums paklausīties atkal pamācība no svētajiem rakstiem, jo, kā jau es te krievu valodā arī daru ieraksts, kas ir ievērojis, tad rakstīts, kad atnāks tādi laiki, kad Dieva vārds nebūs vairs pieejams, ka nevarēs jaunieši izglābties. Un tas ir rakstīts vecā derībā Amosa grāmatā 8. nodaļā. Un tur ir rakstīts tā: redzi, nāks diena, saka tas kungs, visvarenais Dievs, es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt tā kunga vārdus. Lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai, no ziemeļiem pret austrumiem un meklēs pēc tā kunga vārda, un tomēr to neatrastu. Tajā pašā dienā slāpju mocītas saļiem skaistās jaunavas un brašie jaunekļi, kas tagad zvēr pie Samarijas lāsta. Ir tagad daudz jauniešu, mēs zinām, kas dzīvo grēkos, neprecās un taisa abortus. Nu, un viņi tagad dzīvo tādā, kā teikt, tā kā piedzērušies, neko nesaprot vairāk. Bet pienāks tādas dienas, kad notiksies tāda lieta, ka Dieva vārds vairāk nebūs. Nu, ko nozīmē Dieva vārds? Dieva vārds nozīmē, faktiski arī Bībeli, kur ir rakstīts Dieva vārds, bet pati Bībeli jau nav Dieva vārds, tas ir garīgs. Jo, ja teica, Dievu būs pielūgt garā un patiesībā. Pašu Bībeli, tas ir rakstītais Dieva vārds, bet Dieva vārds, tas ir gars, izsacītais vārds, ko Dieva gars ir izsacījis. Un mums būs pielūgt viņu garā un patiesībā. Kad mēs saņemam svēto garu, tad mēs lūdzamies garā, un gars aizlūdza ar nopūtām. Un, lai tagad saprastu, ko es izlasīju, tas nozīmē, ka pienāks tāda diena, kad daudzi jaunieši nevarēs izglābties, bet jūs brīnīsties. Nu, kā tad tā? Vai tad jūra tur nebūs, ka viņi nevar kristīties Dieva Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā? Jūra, upe, viņi ies un nevarēs izglābties. Atbilde ir meklējama Romiešiem 11. nodaļā. Un tur arī ir atbilde pēc tā, mums viss ir jāzina, kāpēc tāda lieta var notikties. Tas ir tā. Bet es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu. Tātad es jums rakstu noslēpumu, ko Pāvils ir atklājis. Ne jau visi to zina, un es domāju, ka lielākā daļa no tiem, kas klausās manus ierakstus, ja, arī to noslēpumu nezina un nesaprot. Lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Nu, krievi sakīs, доколе не окончится времена язычников, пока войдет полное число. Un tā viss Izraels tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Ciānas nāks glābējs. Viņš novērsīs bezdevību no Jēkaba. Lūk, un tas ir īsts pantiņš, un to, protams, var neievērot neuzmanīgs lasītājs, un kam Dievs neatklās. Bet kas te ir izsacīts? Te ir izsacīta doma, kad piepildīsies izglābjamo skaits. Nu, mēs varam domāt, kā tad tas ir piepildīsies? Varbūt kaut kāds skaits ir, bet atbildīja atkal meklējam Amosa grāmatā 8. nodaļā. Tad, ja mēs ņemam šo 8. Amosa grāmatas izsacīto pantu un šo Romieša 25. 11. nodaļas pantu, tad mums tā lieta tikai tad var būt skaidra. Jo savādāk, ja mēs neanalizējam šīs divas vietas un neliekam viņas kopā, tad mums nekas tur nav skaidrs. Tad vienkārši tas mums paiet, kā saka, garām. Lieta ir tāda, ka tagad šimīs laikos tiek gatavot pasaules jaunā reliģija. Visa tā elektroniskā nauda tiek gatavota, nacionālās valūtas tiek likvidētas un tiek ieviesta vienīga elektroniskā nauda. Nu, tad tas nozīmē, ka būs diktatūra. Tāpat tās arī mēs redzam, kad tiek gatavot jauna reliģija, kad vairāk atzīst tie līderi, kas to gatavo, ir atzinuši, ka Kristus nav galvenais glābējs, kad ir arī citas reliģijas, kas var izglābt. Nu, tas ir pilnīgi pretrunā Dieva gribai, jo ir teicis, ka Kristus tikai ir durvis un vienīgais glābiņš. Tāpēc mēs redzam, ka jau šī te propaganda jau sāka darboties, un arī līdz ar to mēs varam prognozēt
kā arī bija daži izteicieni no šiem te līderiem, kad Bībele, tas ir ekstrēmistiska grāmata. Ka visi tie cilvēki, kas pielūgs Dievu un balstīsies uz Bībeli, tiks atzīti savā laikā par ekstrēmistiem. Nu, jūs ziniet, ko dara ar ekstrēmistiem, man jums nav jāpaskaidro. Bet pagaidām mēs esam neapcietināti ekstrēmisti, ja? Mēs esam brīvībā, kas lasa Bībeli, tieši Dieva vārdu, ja? Pēc to cilvēku, kas grib Bībeli likvidēt. Jo viņi cīnās pret Dievu. Tā ir cīņa pret Dievu, jo Dievs ir caur savu vārdu. Un tāpēc ir tādi laiki gaidām, kad Bībeles tiks likvidētas, tāpēc, ka viņas tiks atzītas par ekstrēmistiskām grāmatām, varbūt kaut kur bibliotekās viņas būs saglabātas, bet plašām masām viņas nebūs acīm redzot pieejams, jo tā raksta Amos grāmatā 8. nodaļā, kad meklēs no jūras līdz jūrai, no okeāna līdz okeānam Dievvārdu un viņu neatradīs. Un tajā pašā laikā mēs lasām 11. nodaļā romiešiem apsolījumu, kad ir noslēpums, kad tikmēr pagāni varēs izglābties, kamēr nebeigsies pagānu laiki. Pagānu laiki ir domāti ar to, kamēr visas tautas nesapulcināsies, visas tautas, tā ir rakstīts Sakarīja grāmatā, karā pret Jeruzālem un viņu okupēs. Un tāpēc, kamēr ir šis te periods, vēl ir zināmā mērā brīvība. Nu, kad viņa beigsies, to mēs, kas nodzīvos, redzēsim. Bet pagaidām ir iespēja visiem izglābties caur svētā gara zīmogu. Jo atkal ir viens noslēpums, un tas ir rakstīts Efeziešiem, kā jau es daudzkārt esmu minējis 1. nodaļā, kur stāv rakstīts, ka jūs esat saņēmuši svēto garu kā zīmogu savai pestīšanai, glābšanai. Svētais gars ir, kā mēs varam pētīt un zinām, tur 1. vēstulē korintiešiem par to daudz runāts un citās vietās, kad svētais gars, kad nāk, tāpat apustuļu darbos, jā, mēs zinām, tur ir 2. nodaļā, tur 19. nodaļā, dažas vietas 8. nodaļā, apustuļu darbos, tur ir paskaidrots, ka svētais gars ir runāšana mēlēs, bet ir arī svētā gara dāvanas, tulkošanas dāvanas, mēļu tulkošanas dāvanas un citas dāvanas, praviešu dāvanas īpaši un tā tālāk. Ka tajās draudzēs, kur neatzīst šo mācību, kas ir, ko rakstījis apustulis Pāvils, bet apustulis Pāvils ir rakstījis pēc Dieva dotās gudrības, ko arī svētais Pēters ir teicis, 2. Pētera vēstulē 3. nodaļā, kad apustulis Pāvils pēc dotās Dieva gudrības raksta, ko daudzi sagroza priekš savas bojājas. Un tā kā ir tie āži, ko neielaidīs debesīs iekšā, viņi ļoti stūrgalvīgi, neklausa ganam, viņi badās. Tā lielākā daļa ar baznīcām šodien, kas saucās konfesijas, ir āžu baznīcas, kur āži ir vadītāji un kur draudzes locekļi arī ir āži. Un viņi debesīs netiks. Vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka viņi neatzīst Dieva vārda autoritāti, neatzīst to, ko Pāvils rakstījis, neatzīst, ko Jēzus Kristus ir teicis, neatzīst to, ko apustulis Pēters ir teicis. Un tāpēc pakļaujieties Dieva vārdam, neesiet āži, jo jūs varat izglābties, esiet gudri, jo glābiet savus bērnus, jo visi tie jaunieši, kā stāv rakstīts, ka šodien grēko, ka šodien dzīvo izvērtībā un nemaņā, lieto alkoholu vai narkotikas, vai vispār nepievēršās ticībai. Un kad pienāks tas brīdis, kad sāks jau runāt skaļi par šīm lietām un visi sapratīs, tad viņi metīsies no vienas pasaules gala līdz otram, bet nekur neatradīs izglābšanos. Tas, kā mēs redzam, ir aprakstīts. Tāds brīdis pienāks, bet šodien ir labvēlīgs laiks pamosties un dabūt šo svētā gara zīmogu, kas vēl nav saņēmis. Un tāpēc es arī šo ierakstu jums iesaku nosūtīt saviem draugiem, paziņām, saviem bērniem, lai viņi atjēdzās. Un kas vēl nav saņēmis šodien svēto garu, atjēdzaties arī jūs. Un kas ir dažādās āžu draudzēs, viltus draudzēs, kur ir viltus mācītāji, arī jūs atjēdzaties, jo visiem ir šodien iespēja pamosties. Jo ir teikts Bībelē, ka būs 5 gudrās jaunavas un 5, kā tur Bībelē ir teikts, kas nepārāk gudras, krieviski ņerazumnī, ja? Kam nav sevišķi daudz, teiksim, tā saprašanas. Un tad, kad pamodīsies visi, tad visi jau guļ šodien, visi grēko, ja? Vēl nav pamodušies nevieni, ne otri, bet atmoda būs.
Un tad ir rakstīts, ka tās, kas šodien nav saņēmušas to eļļu, kas nav saņēmuši eļļu, jo viena daļa no tiem, kas grēko, kas guļ, viņi ir saņēmuši svēto garu. Bet tie, kas nav saņēmuši svēto garu, tad pienāks tas atmodas brīdis visā pasaulē, kad svētais gars sāks darboties un dāvanas sāks darboties. Tas beidzamais lietas, ko daudz gaida, un es arī tajā skaitā. Un tad viņi prasīs, Dievs kristī mūs ar svēto garu arī. Un nevarēs kristīties, tāpēc, ka ir zināms limits. Un, kad tas limits būs piepildījies, tad skries un bļaus, un kā viens pravietis tādu psalmu sacerēja, pravietiskā veidā Baltkrievijā kādreiz, ka jaunieši ies no okeāna līdz okeānam un brēks un meklēs izglābšanos un raudās, jo viņas gaida ellē. Viņi apzināsies, ka viņiem ir jāiet tagad ellē. Un tas ir rakstīts arī 3. nodaļā Jāņa evaņģēlijā, kur Nikodēms prasa Jēzum, kas var izglābties. Viņš teica, kas nepiedzims no ūdens un no svētā gara, nevar ieiet debesīs. Tāpēc es jums iesaku lasīt Bībeli un nesapņot lieki tur pa naudām, jo uz to pasauli neko nevar paņemt līdzi. Tas ir absolūts absurds, un cik jums vajag ēšanai un apģērbam, Dievs par to gādā. Bet pāri mēs tikai varam atstāt saviem mantiniekiem, bet tas ir galvenais izglābiet savu dvēseli, draugi. Izglābiet savu dvēseli, savus bērnus, savus tautiešus un savus līdzcilvēkus, kas ir izglābiet viņus caur šī vārda pasludināšanu. Un lai jūs esiet svētīti mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Manas rokas šoreiz ir tīras no jūsu asinīm. Es esmu pateicis šo patiesību. Esiet gudri, lai Dievs jums ir žēlīgs un palīdz. Āmen.